tik ļoti es priecājos, ka šodien ir mākoņains. Es zinu, gan jau, ka lielākā daļa no jums padomās, Elī, tu taču tik ļoti gaidīji siltu laiku, kā tev nav kauna. Bet es jums pateikšu tā, man šīs pēdējās dienas, kad bija trakais karstums, ir ļoti, ļoti grūti. Un es burtiskā nozīmē, tad, kad man nav nekas jādara, es visu laiku pavadu horizontālā stāvoklī, jo man burtiskā nozīmē paliek slikti. Jā. Tāpēc es ļoti priecājos, ka šodien ir mākoņains, un es būtu vēl priecīgāka, ja sāktu līt lietus. Jā, es to pateicu. Bet čau mani mīļie, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Šodien ir pirmdiena, pulkstens ir 9:10. Man vēl ir kāds brītiņš, līdz es došos ārā no mājas par savām dienas darīšanām. Tāpēc es izdomāju iznākt uz balkona, pasēdēt, pabaudīt vēsāku laiku, izdzert savu rīta kafiju un nedaudz aprunāties ar jums, jo ir viena lieta, par ko es gribēju nedaudz aprunāties, tā vai tā šai sarunai būtu jābūt šī mēneša laikā. Un es runāju par savu YouTube kanāla nākotni. Lieta tāda, ka es vakar apsēdos un sāku plānot savu jūnija un jau arī jūlija mēnesi un saskāros ar tādām salti cerīgām sajūtām, jo es sapratu, ka principā šis ir pēdējais mēnesis ar astīti, pēdējais mēnesis un bišķiņ, kad es likšu video savā ierastajā režīmā, 2-3 video nedēļā, bet, kas attiecas uz jūliju, es godīgi sakot nezinu, un man ir grūti teikt, kāds būs mans YouTube video grafiks, jo es, protams, ka nevaru paredzēt, kāda būs mazā peciņa un cik daudz viņa man ļaus filmēt un rediģēt un vispār pieslēgties satura veidošanai, kas, protams, mani nedaudz apbēdina, bet tā ir sezona, tas viss ir pārējoši, tas nav nekas traks. Es vienkārši gribēju jau tagad ar jums par šo aprunāties, lai jums nebūtu pārsteigums par to, kad es pēkšņi esmu pazudusi. Un, jā, es vienkārši gribēju aprunāties par šo tēmu jau tagad, kamēr es atceros. Protams, es ļoti ceru, ka es varēšu paspēt tikpat daudz, cik es varēju, kad piedzima Markus, bet es īsti neesmu pārliecināts, jo ir diezgan liela starpība, vai tev ir viens tikko piedzimis mazulis, vai tev ir 5-gadnieks un tikko piedzimis mazulis, bet redzēs, katrā ziņā es apsolos nepazust, es apsolos turpināt, es tikai goda vārds nezinu, kādā tas būs režīmā un cik bieži man sanāks filmēt un cik daudz man sanāks likt video, tāpēc jā, es vienkārši gribēju jūs pabrīdināt, lai jūs rēķināties, ka, ja, piemēram, es pazūdu uz 2-3 nedēļām, tad tas ir vienkārši tāpēc, ka es īsti neesmu atradusi laiku, bet es tomēr ļoti ceru, zinot sevi, ka man izdosies likt vismaz viena video nedēļā sākumā. Jā, un īstenībā atskatoties uz to, cik bieži un kādā režīmā es darbojos, tad, kad piedzima Markus, es nesaprotu, kā es to varēju un kur es radu enerģiju, lai darbotos tādā režīmā. Es ļoti labprāt gribētu arī šoreiz darboties tādā režīmā, bet es īsti nezinu, vai tas ir reāli. Laikam galvenā doma, ko es ar visu šo garo monologu gribu pateikt, ir tā, ka es iespējams uz kādu brītiņu pazudīšu, bet lūdzu nedusmojieties uz mani un gaidiet mani atpakaļ, es apsolos atgriezties. Bet tas ir gaidāms tikai jūlija mēnesī, jūnijas ir tikko sācies, tā kā jūs vēl joprojām gaida 2-3 video nedēļā līdz pat jūnija beigām. Tā kā jā, pulkstens dotajā brīdī ir, es neatceros, vai es jums teicu, bet pulkstens ir 9:15, un kas man šodien ir paredzēts? Man ir paredzētas 2 procedūras pēc kārtas. Pirmkārt, 10:00 man ir pedikīrs, un pēc tam 12:00 man ir frizieris. Tā kā es pa taisno no pedikīra braukšu pie friziera, kas varētu būt interesanti, jo es vēl joprojām esmu bez mašīnas, jo mana mašīna ir pie vīra, jo vīra mašīna ir servisā, bet
ak Dievs, saule nāk ārā. Bet jā, es esmu super priecīga, ka es šodien dodos pie savas Olgas, pie savas frizieres, jo pirmkārt manas saknes ir vienkārši briesmīgas un es nesaprotu, kā 3 nedēļu laikā viņas ir ataugušas vairāk nekā parasti, bet otrkārt es esmu super priecīga doties pie viņas, jo viņa ir pārbraukusi uz jaunām, skaistām, plašām telpām un es nevaru sagaidīt, kad es ieraudzīšu. O, jā! Ziniet, ar ko es nodarbojos pēdējās divas ar pusi stundiņas? Ja jūs padomājāt, ka es esmu sākusi sava jaunā 2025. gada plānotāja izstrādi, jūs padomājāt pareizi. Es esmu ļoti priecīga, ka es to sāku darīt, jo man ir ļoti daudz jaunas idejas, ko es gribu ieviest nākamā gada plānotājā. Un jā, principā es sāku, kā es esmu sākusi visus plānotājus, es sāku ar to, ka es savas idejas uzlieku uz papīra, burtiskā nozīmē. Es daru arī vienmēr tā, ja man ienāk kaut kāda ašā ideja prātā un es to negribu aizmirst, tad es cenšos to vienmēr kaut kur pierakstīt, kaut kur uzzīmēt, lai tā ideja uzreiz ir uz papīra vai digitālā formātā un nepazūd. Bet jā, pašai sev par prieku es šodien esmu padarījusi tiešām daudz. Protams, plānotājs ir tā lieta, ko tu nevari izdomāt no jauna. Kā tur saka, riteni no jauna neizdomās, bet man ir dažas lietas, ko es gribu pamainīt, dažas lietas, ko es gribu ieviest, citas lietas es gribu izņemt ārā. Ir dažas lietas, kas man īsti līdz galam nepatīk manā šī gada plānotājā, no praktiskā viedokļa, kuras es gribu samainīt, bet manuprāt, plānotājs būs vēl labāks, vēl foršāks, vēl ērtāks, vēl izcilāks. Vienīgais, par ko es uztraucos, ir nākamā gada plānotāja vāks, jo manuprāt, šī gada plānotājs, šis te ķirš sarkanais samts ir tik ģeniāls, ka es labprāt to atkārtotu. Vai cilvēkiem gribēsies 2 gadus pēc kārtas tādu pašu vāku, es ļoti šaubos. Bet kopumā par iekšējo saturu es esmu ļoti priecīga un ļoti pārliecināta un domāju, ka arī jums noteikti patiks. Arī pie Olgas man gāja ļoti, ļoti labi. Es esmu sajūsmā par viņas jaunajām telpām. Diemžēl viņa nav pilnībā pārbraukusi. Viņa vēl 2 mēnešus būs daļēji vecajās telpās, daļēji jaunajās telpās. Bet jā, no augusta es saprotu, ka viņa būs tikai jaunajās telpās, par ko es ļoti priecājos, jo jā, telpas ir super foršas, super gaišas.
Kā parasti atjaunojām toni, nokrasojām saknes, nogriezām čolku, pataisījām to nedaudz vieglāku, ja tā var teikt, jo viņi izskatījās diezgan pasmagi. Ielakojām man beach waves un jā. Tālūk, esmu ļoti apmierināta ar šo pirmdienu. Un galvenokārt, protams, ka es priecājos, ka es esmu iekustinājusi projektu Plānotājs 2025. Es jau gribēju izdarīt pagājušajā vlogā, bet man īsti nepietika laika sakārtot savas rotas lietas un bižutēriju es beidzot to esmu izdarījusi. Un jā, šādi ir daudz labāk. Un es saprotu to, ka ir laiks jauniem aizkariem. Ir laiks jauniem auskariem, jo man ir diezgan daudz brīvas vietas. Šī diena, kā visas dienas pēdējā laikā, ir paskrējusi nenormālā ātrumā, pulkstens ir jau bez 29. Man jāsaka, ka arī neko tādu super graujoši interesanti jūs nepalaidāt garām. Parastā vakara programma. Es aizgāju pakaļ Markusiņam uz dārziņu, pēc tam mēs iegājām, paēdām kūciņas, atnācām mājās, paspēlējāmies, pēc tam es nogāju lejā izrevidēt savas mašīnas bagāžnieku, jo rīt mēs dodamies pēc ļoti aizraujošu pirkuma, kas ir saistīts ar mazo princesi, un mums vajadzēja atbrīvot bagāžnieku. Pēc tam es devos atpakaļ augšā un sāku gatavot vakariņas, savukārt vīrs ar Markusiņu aizgāja pastaigāties uz dambi, un mazais runcis iemācījās lidināt pūķi. Un tagad, jā, pulkstens ir jau bez 29, un tās, ko es gribu izdarīt, pirms es dodos atpūsties un atvados no jums, es gribu ielikt matos savu uzticamo Kaleja silks matruli. Jūs diezgan bieži jautājat man to, kā es spēju saglabāt perfektas lokas vairāku dienu garumā. Nu, tad man jāsaka, ka šis te rullis ir mans noslēpums, kas patiesībā nav nekāds noslēpums, jo es jau esmu ar to dalījusies pietiekami diezgan daudz reizes, bet nu, tā kā pēdējā laikā jūsu kļūst arvien vairāk un vairāk, es izdomāju, ka es varētu jau atkal padalīties. Un jā, viss ir ļoti vienkārši. Sadali matus divās daļās un katru daļu ietin šajā te matrulī, kas principā līdzinās, es teiktu, franču bizes principam. Ja jūs mākat franču bizi, tad es domāju, ka jūs uzreiz sapratīsiet, par ko es runāju. Un jā, atstāju šo rulli uz nakti. Un jā, dažreiz es čolku atstāju ārā, bet nu, tā kā es tāpat viņu rīt veidošu no jauna, tad es arī čolku ierulēšu šajā te Kaleja silks matrulī tā, lai man šie mati nemaisās. Un jā, kāds no jums, man liekas, man Instagramā jautāja par to, vai ir ērti gulēt, un es teikšu, ka es laikam jau esmu pieradusi, un man gulēšana ar rulli nekādas grūtības principā nesagādā, bet nu, nav tā, ka šo rulli vispār nevar just. Es teiktu, ka pie viņa viennozīmīgi ir jāpierod. Un jā, kā jau minēju, matu ietīšanas tehnika līdzinās franču bizei. Ja es gribu nākamajā dienā tādas viļņainas lokas,
kā beach waves, tad es ņemu tad šīs šķipsnes es ņemu diezgan lielas. Savukārt, ja es gribu stiprākas lokas, tad es ņemu plānākas šķipsnes. Un nostiprinu ar šādu te gumiju, un tas pats otrā pusē. Un jā, šo klipsi es lieku nevis tāpēc, ka to vajag darīt, bet tāpēc, ka tā ir vieglāk, jo tad šis te rullis neslīd nost no galvas. Arī viss, principā, man šis process aizņem 6-8 minūtes. Noteikti mazāk laika nekā tad, ja es matus lokoju ar lokšķērēm, un šis veids noteikti palīdz matiņiem būt veseliem. Tā kā jā, mani mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu šīs dienas vlogu. Es ceru, ka jūs izbaudījāt. Paldies, ka bijāt ar mani. Paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstiet abonēt manu kanālu un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Atā!